Čau, Elza. Nu, sveiks, Armīn. Esmu ciemos pie tevis tavā īpašumā, aiz Viļaka, Žiguros. Varbūt nevisi zinu, kur tas atrodas. Valnu novadā noteikti zinu, bet varbūt citur Latvijā, jā. Forša vietiņa, jā. Smuki, mierīgi. Un šis video ir tapis sadarbībā, teiksim tā, ar mūsu biedrību Radot dot. Biedrība, kas nodarbosies ar dažādām pašizaugsmes lietām. Būs lekcijas, meistarklases, pasākumi, veselības dienas, video, visādi dažādi izglītoši, izzinoši un tam līdzīgi. Un tā kā tu esi šīs biedrības biedris, tad mēs ar tevi šodien parunāsimies. Kas tu esi, ar ko tu nodarbojies un ko tu piedāvā, ar ko tu vari arī cilvēkiem palīdzēt. Pirmkārt, paldies, Armīn, ka tu mani uzaicināji uz šo interviju. Man ir ļoti patīkami. Un, par mani, tad es esmu Ilze. Dzīvē es strādāju sociālā jomā. Un jāsaka tā, ka sociālā jomā ir mans karmiskais darbs. Bet blakus tam es nodarbojos ar dažādām izzinošām garīgām lietām, kuras man interesē jau ļoti sen. Es vakardienu mēģināju atšķitināt, kurā laikā es sāku interesēties par garīgām lietām, un sapratu, ka tas bija laika posmā no 35 līdz 40 gadi. Un patiesībā ir tā, ka cilvēka dzīve sastāv no 3 posmiem. Pirmais posms ir, kad cilvēks izzina pats sevi, tas ir no dzimšanas līdz kādiem 20, 21 gadam. Un tad nākamais posms ir, kad cilvēks dibina ģimeni, laiž pasaulē bērnus, apgūst dažādas profesijas, realizējas kā persona. Un jau pēc 40 gadiem cilvēks sāk atdot pasaulē, sabiedrībai to, kas viņam īstenībā būtu arī jādara, lai gan nereti cilvēki šo 3. posmu neapzinās. Un neatkarīgi no tā, vai cilvēks apzinās vai nē, karma cilvēku piespiež šķidrināt savu ego un dot pasaulē to, ar ko viņš šurp ir nācis. Tas tā īsumā. Tas tā baigi super, jā. Man šis ļoti patīk tavs iedalījums, jā. Kad, tā kā posmos. Protams, tur ir izņēmumi, kāds varbūt sāk agrāk tur dibināt ģimeni vai iet pie sevis vai tam līdzīgi, jā. Bet agri vai vēlu, jebkurš nonāk līdz tādam stāvoklim, kad ir jāatgriež šai pasaulē. Negluži parāds, varbūt tas būtu teikt, tā kā ienākums varbūt. Es domāju, ka tas ir tā, ka cilvēkam ir jādod īstenībā tas, ar ko viņš šurp ir nācis, jo Dievs jau katram mums ceļa somā ir ielicis talantus, dažādas prasmes. Un dažkārt man ir tāds provokatīvs jautājums, kad es sarunājos ar paziņām cilvēkiem, sabiedrotajiem. Es jautāju, ko tu esi izdarījis, lai šī pasaule būtu skaistāka? Nereti cilvēki apmūst un viņi domā, ko es vispār varu pasaulē iedot. Lūk, un ja runa ir par mani, tad arī es pati sev esmu uzdevusi šo jautājumu, un es sev esmu tādu uzstādījumu dzīvē uzlikusi, ko daru apzināti. Pirmkārt, regulāri piedalos talkās, un vēl es daru tā, kad man ļoti bieži sanāk braukt ceļa posmā Žīguri, Balvi, Lāzdu kalns un ne tikai. Un ja ceļa posmā man ir redzama kāda malkas pagale,
es stājos neatkarīgi no laika apstākļiem un novācu no ceļa šo pagali, jebšu, ja es eju ārā pastaigā ar suni vai vienkārši pastaigā, un ceļā man gadās kāds plasmasas gabals, pudele agrāk biežāk, tagad retāk, tad neatkarīgi no tā, cik es tur varu salasīt, es noteikti nesu mājās un metu to plasmasu. Ar šo, tā kā es saku, ka es šo pasauli, varbūt neskaistāku, bet tīrāku noteikti padaru. Tālūk. Super, šis ir, pamācošs ieteikums jebkuram, manuprāt. Es Paldies. neesmu stājies malā, lai pagali Jā. savāktu. Pat nezinu, kāpēc, it kā domāju, ka jā, varētu tā izdarīt tiešām, jo taču kāds var uzbraukt un sabojāt riepu mašīnu un tam līdzīgi, pat avārijām. Bet nē, kaut kā braucu tālāk vienkārši, un jā, šis ir forši, jo ja tiešām cilvēks varbūt nezin, kā tad, palīdzēt šai pasaulē, lūk, Jā. tik vienkārši. Jā, un vēl varbūt tas tā kā ieteikums, bet cilvēki runājot par šīm lietām, domā, ka cilvēkam ir jāizdara kaut kas unikāls, kaut kas tāds, prātam varbūt neaptverams. Bet mēs šo pasauli varam padarīt skaistāko ar šiem talantiem, kas mums ir. Tātad vai nu rakstot, vai nu dzējojot, vai nu gleznojot, radot jebko, kas otram rada prieku. Un tas īstenībā ir ļoti skaisti, ja neteikt vairāk, jo kas tad ir laime? Laime ir prieks, bet kas mums rada prieku? Prieku mums rada skaistas lietas. Dziesma, mūzika, teātris, koncerti. Jā, viss, kas saistās ar radošo mākslu, nes cilvēkiem prieku un padara šo pasauli skaistu. Super. Jā, runājot par gleznām, šīs ir tavas gleznas, ja nemaldos. Jā, šīs ir... Visas nevar redzēt, bet Jā. vismaz šo var redzēt. Tā, ja runā par gleznošanu, jā, te laikam man ir mazliet jāatkāpjas un jāpastāsta par sevi, par manu garīgo ceļu šajā dzīvē. Ir bijis tā, kad... Cik tas jau tev, tā pirmie tādi? Tas atskaites punkts varētu būt, paņemsim 40 gadi, jā. Jau 25 vairāk gadi ir mans garīgs ceļš, un tad, kad bērni bija paaugušies, mani sāka vajāt viens jautājums. Es tad mācījos Rēzeknes augstskolā, studēju ekonomiku, lai gan ekonomika nav mana sirds lieta, man vienmēr ir patikusi psiholoģija, tikai, par cik es esmu mežās, es pati sev, tā kā gribēju pierādīt, ka matemātika arī nav, matemātika ir arī mana stiprā puse, taču iegūstot diplomu ekonomista, es sapratu, ka tomēr skaitļi man nepatīk, un drīz vien es aizgāju citā jomā strādāt. Lūk, un Rēzeknes augstskolā es satiku psihologu pasniedzēju, kurš minēja, ka pasaulē ir noteikti cilvēku skaits. Es uzķēros, man bija kā zivī āķis mutē, un es domāju, kas tad ir tas, kas regulē cilvēku skaitu pasaulē? Kāpēc cilvēki mirst, kāpēc cilvēki dzimst? Neticas, ka cilvēks nomirstot ar visu aiziet prom un nekas vairs nepaliek. Man tas šķita ļoti interesanti, un es sāku dziļāk rakt. Es gāju uz bibliotēku un automātā ņēmu grāmatas garīga raksturā un pilnīgi viņas, jāsaka tā, vienā rāvienā lasīju, kamēr uzdūros uz Tibetas autora 13 grāmatām, Lobsangs Rampa, un izstudējot šīs grāmatas, 13 izlasot, man mazliet salikās pa plauktiņām pasaules
kārtības sistēma, kas ir cilvēks, kas ir dvēsele, ko mēs te darām, kāpēc mēs šeit esam nākuši un priekš kam mēs šurp nākam. Nu, lūk, un tad aizsāk kāds mans garīgais ceļš, lai dziļāk saprastu dzīves jēgu. Es līdz zināmām laikam biju izteikta katoliete, bet man nebija skaidrs, kāpēc cilvēki iet baznīcā, sūdz grēkus, bet izējot aiz baznīcas vārtiem grēko. Un man bija pašai sev jautājums, kas ir reliģija un kas ir ticība Dievam. Vai tas ir viens un tas pats? Nu, lūk, un tad es devos tā garīgā ceļojumā uz Indiju, kur uz to laiku man bija jau kādi 40 gadi, kur notika ļoti dziļa manis transformācija, un tieši tur, ļoti augstu Himalajos, es satikos ar Dievu. Es satikos ar Dievu, un man nāca apgaismība par to, ka, lai parunātu ar Dievu, nav jāiet baznīcā. Viņš ir šeit un tagad, un viņš vienmēr ir tev blakus. Tas bija tāds ļoti liels solis manā garīgā attīstībā, jo tieši tad, kad cilvēks paļaujas uz Dievu, viņam vairs nav problēmu, viņam nav baiļu, viņam nav šķēršļu, viņš vienkārši dzīvo, priecājas un bauda šo dzīvi. Ja paturpinām tēmu par to, kas ir cilvēks, kas ir dvēsele, tad man arī noveicās pēc tā, kad es atgriezos no Indijas, es turpināju savu garīgo attīstību un nesatikos, bet dzīvē mani saveda ar cilvēku, kurš bija uzrakstījis grāmatu Dvēsele, Jānis Kalns. Viņš gan ir aizgājis mūžībā, bet tieši viņš ir uzrakstījis grāmatu, kur ļoti detalizēti ir pastāstīts par to, kas tad ir dvēsele, no kā viņa sastāv un kā Dievs rada šo dvēseli, kāda tātad ir dvēseles misijā, iemiesojoties ķermenī, ar kādu uzdevumu nāk cilvēks, kādā dzimtā piedzimst, kas ir viņa vecāki, kāds dzimums. To visu nosaka pirms iemiesojoties fiziskā ķermenī cilvēka dvēselē. Nu, lūk, man tas bija ļoti interesanti, un cilvēkiem nereti dzīvē rodas jautājums, ja es esmu cilvēks, kā man saprast, kas šajā dzīvē man ir jādara? Tas ir laikam tāds klupšanas akmens pilnīgi visiem cilvēkiem, jo Absolūti. jā, Kas man nonākot jādara? kaut kādā atskaites punktā, vai nu tas ir jaunībā pēc skolas, vai nu tas ir jau nodibinot ģimeni, mēs atduramies pret tādu klupšanas akmeni un apjūkam šajā dzīvē. Ar mani arī tāpat bija, lai gan man ar Dievu ir īpašas attiecības. Es savas domas skaļi, stipri piedomāju, kā paust, jo ja es lūdzu kaut ko, man ļoti ātri viss piepildās. Nu, kā piemēru varu minēt, tad, kad es izdomāju, ka es gribu sākt strādāt, es zināju, ko es gribu, bet es pat tagad baidos par to domāt, cik ātri tas viss notika. Tad vienā nedēļā es izdomāju, ka es gribētu strādāt ar veciem cilvēkiem. Un savā galvā uztaisīju plānu, kad es gribētu strādāt, teiksim, pansionātā ar veciem cilvēkiem. Es viņiem radītu šo tādu
paradīzes oāzi, un viņiem tur viss būtu, un viņi būtu ļoti laimīgi. Un iedomājos, pagāja nedēļā Vadugunī ir sludinājums, kad meklē vadītāju. Tad bija Viļakas slimnīca, viņi nolikvidēja, un pansionāts jau bija tā kā izveidots, bet vajadzēja vadītāju. Nu, tā kā es izlasīju to, un man bija liels pārsteigums, un man vīrs saka, startē. Es viņam smējos un saku, es nevaru startēt. Es pilnīgi neko neprotu, man nav pieredzes, un man arī... Prāts iedarbojās. Jā, bet iekšēji jūtu, kad tas taču ir tas, ko es gribu. Nu, lūk, un lai cik tas neskan jocīgi, es startēju, bija ļoti liels konkurss, 24 pretendenti bija, un es vinnēju. Un, protams, tā ilūzija sabruka pirmajā nedēļā, tad, kad man bija jāsastopas ar vecumu, nāvi, slimībām. Un tas bija ļoti smags pārbaudījums man dzīvē, īpaši pirmajā nedēļā darba, kad atveda cilvēku no slimnīcas, un viņš bija gulošs, un viņam atdalījās āda no kauliem, miesa, un bija izgulējumi smagi, un pirmo reizi mūžā es redzēju izgulējumus. Un bija jūlijā mēnesis, un bija 30 pāri temperatūra, un cilvēks nomirā, un viņš bija jāglabā. Nebija neviena radinieka, un man viss bija jādara. Nu, lūk, paldies Dievam, Dievs bija klātesošs, es ar to tiku galā, un strādājot pansionātā 7,5 gadi, tas bija tāds man laba pieredze, laba dzīves skolā, kur reāli mēs redzam dzīvi tieši caur slimībām, vecumu un nāvi. Tālūk. Nu, jā, interesanti. Forši, jā. Nu, cik nu forši, jā. Šis varbūt pēdējais tās netik forši, bet jā. Tas, kā tu tiki līdz šiem saviem sapņiem, tas gan ir tik iedvesmojoši, vai ne? Nu, jā. Vairāk gribētu uzzināt arī par tām praksēm, metodēm, ko tu esi apgūsi un ko tu arī piedāvā cilvēkiem. Nu jā, tātad uzsākot savu garīgo ceļu, es nereti devos uz Rīgu. Apgūt tādas prakses kā reiki, braucu, tad bija grūti nokļūt uz Rīgu, vilciens bija noņemts un bija jābrauc uz Viļaku. Un no Viļakas uz Rīgu un atpakaļ. Bērniem bija maz, bet man bija ļoti liela interese, un es braucu un klausījos apgūvu. Taču praksē, pielietojot šīs metodes, es sapratu, ka dziedināt vai ieteikt cilvēkam darīt tā vai citādi ir ļoti liela atbildība. Un tieši caur šīm garīgām praksēm es sapratu, ka slimība cilvēkam nav vienkārši tāpat. Tad slimība ir sava veida stop signāls, kad ir jāapstājas, jādomā par to, kāpēc viņa ir un kas ir jādara, lai tā slimība atkāptos. Ar vienu vārdu sakot, ir tā, ka šajā dzīvē ir ideālā kārtība. Pasaulē ir harmonija. Un viss ir tā, kā tam ir jābūt. Un nav ne labi, ne slikti. Ir tieši tā, kā ir. Un ir tieši tāpēc, kā mums kā cilvēkiem ir jāiziet šī dzīves skola, lai mēs iegūtu pieredzi, jo tieši tādēļ mēs šurpārēji esam nākuši. Nu, lūk, un ja vēl runāju par garīgām praksēm, jau tad es aizrāvos ar jogu. Man patika joga. Man uzdāvināja grāmatu jogas, un es pašmācības ceļā apgūvu un mājās vingroju katru dienu. Es savā ziņā esmu tāda pašdisciplinēta pret sevi, un ja es uzstādu kādu mērķi, tad es neatkāpjos no tā mērķa, es eju līdz galam. Nu, lūk, un
Vēl nepasin pirms Covida, var teikt, ka Covida laikā es arī strādāju sociālā jomā, bet vai tas bija tāds posms manā dzīvē, kad es jutos izbeigusi, vai vienkārši tas tā tam bija jābūt. Es vienā mirklī izdomāju, ka es negribu strādāt, ka es gribu laiku veltīt savai attīstībai dziļāk un iet varbūt tādīs praksēs, kas mani vairāk interesē. Un es aizgāju prom no vadošā darba un aizrāvos ar zinātni, kas mani sen interesēja, bet man neatlika laika. Es sāku studēt veidisko astroloģiju, un tieši caur veidisko astroloģiju es atradu tās atbildes, kas man varbūt bija jau ilgi gājušas man līdz, un es esmu meklējusi atbildes, bet nekādīgi nevarēju atrast. Tieši caur veidisko astroloģiju es atradu atbildi pati sev par to, kāpēc es strādāju sociālā jomā, kāpēc es rakstu teju, miniatūras esejas, kāpēc es gleznoju, kas ir mans šīs dzīves uzdevums un kādi ir iepriekšējie dzīvju uzdevumi man nākuši līdz. Daudz dažādi jautājumus, kurie, teiksim, mūsdienu, vai tā ir ortodoksālā medicīna, vai tā ir kāda reliģija, man līdz šim nespēja atbildēt. Un tad es atradu veidiskās astroloģijas pasniedzēju, kurus gan bija uzsācies, bet es atkal biju ļoti neatlaidīga, kurs iesākās septembrī, bet bija jau janvāris. Sazinājos ar lektoru un jautāju, kā es varu pievienoties grupai. Viņš teica, samaksā par tām lekcijām un vari turpināt mācīties. Protams, man bija ļoti liels izbrīns un pārsteigums pašai sev, kad es atklāju, ka veidiskā astroloģija ir sanskrita valodā, ka visa terminoloģija ir sanskrita. Man bija ļoti liels izaicinājums, bet es sev teicu, jā, es to mācīšos, tas ir mans. Un kaut kā ļoti viegli tie termini man palika atmiņā. Un ar veidisko astroloģiju ir tā, ka es mācos tagad jau 4. gads, jo tu dziļāk tanī visai iekšā, ja tu vairāk saproti, ka tur nekā nesaproti. Jā, tu vēl mācies. Es mācos, jā. Tad es 2 gadus nomācījos pie Jura Ehrenpreisa, ieguvu certifikātu Indijas astroloģijas, veidiskās astroloģijas institūtā, un tad es mācījos pie Gunas Vilkas, un šobrīd es mācos pie Lienas Bleideles, un es domāju, ka es vēl ilgi mācīšos. Īstenībā man ir tāds iekšējais, tāds segments plātsdarbs tam, kad caur veidisko astroloģiju tiešām cilvēks var atrast ļoti daudzas atbildes šajā dzīvē, īpaši kaut kādos strupceļos vai teiksim, situācijās, kurās ir kaut kādi izmisuma brīži vai, teiksim, kaut kādas smagas situācijas, slimības vai nelaimes gadījumi. Tad, kad saproti lietu pēctecību, cēloņus un sekas, tad arī atbildes atnāk un kļūst skaidrs. Mūsdienās, man liekas, bieži cilvēki izmanto gan klasisko astroloģiju, gan jebkuru citu astroloģiju, bieži vien pat tik banālās ikdienišķās lietās, kā piemēram, nezinu, vai man braukt tur ciemos kaut kur, jā, vai kurā datumā man nopirkt tur to dzīvokli, vai vienalga, vai mašīnu, jā, vai kaut ko tam līdzīgu. Bet tur minēja tādas dziļākas lietas, vai principā, jebkurā jautājumā var griezties, vai tomēr, tās tādas, lietiņas ikdienišķās varbūt tomēr ļaut viņām notikt tā, kā viņas notiek. Jā, ir tā, ka, ja mēs pašķietinām pagātni, tad karaļiem un galma
augstmaņiem, gan arī šodien valsts vīriem, augstām amata personām ir savi astrologi, ja? Kas attiecas uz tādām sadzīves lietām, ka cilvēkam nav iekšējās pārliecības vai lidot, vai pirkt, vai precēties, vai ieņemt bērnu. Tie ir tādi, gana nopietni jautājumi. Un, ja runājam par sieviešu dzimtes pārstāvēm, tad sieviete ir ļoti smalka intuīcija, viņa to jūt, viņa to zina. Kas saistās uz vīriešiem, tad, daba ir, teiksim, viņus mazliet, kā saka, nav tik daudz apveltījusi ar šiem talantiem, un nereti vīrieši arī griežas pie astrologiem un, teiksim, jautā, kā rīkoties vienā vai otrā situācijā, jo ir šaubas. Un es domāju tā, ka, ja cilvēkam ir šaubas, tad labāk ir jāaiziet un jāpajautā. Ja? Tas tādām iekšējām mierai, pārliecībai. Bet, nevar teikt nodalīt, iet vai neiet. Ir jāsajūt, vai vajag vai nevajag. Ja vajag, tad ir jāiet. Jā. Vēl viens jautājums par tavu gleznošanu. Es zinu, tu man stāstīji, es apmēram zinu to stāstu, bet varbūt tu varētu arī bišķi pastāstīt citiem, kā tu nonāc līdz gleznošanai un arī gleznošanas meistarklasēm. Es jau priekšā pateikšu. Jā, es minēju par šo cilvēku Jāni Kalnu, pie kura es braucu arī garīgas prakses apgūt, un viņš bija tas, kas teica, ka Ilze, tev ir talants gleznot, un tu vari rakstīt dzēju, un vari rakstīt pat vairāk, tu vari komponēt. Man tas bija ļoti liels pārsteigums priekš sevis, jo es tāds, standarta padomu laika cilvēks, skolā mācījos vidēji. Šī ir grāmata. Jā, šī ir mana autora grāmata. Un neticēju, kad es to varu, bet vienreiz braucot no Rīgas autobusā, es domāju, kā tie cilvēki var dzējot, kā viņi var salikt tos vārdus, ka viņi tik skanīgi un ka tur veidojas četrindes. Un es nezinu, kas notika. Pēkšņi braucot, man nāk vārds, 2 teikums, 4 rindas. Un man iekšēji gandarījums, pacilātība, tik liels prieks, kad, kaut kas notika. Es kaut ko esmu salikusi. Un izrādās, tās ir 2 rinde. Un 4 rinde. Un es atbraukusi mājās, savam vīram saku, klausies, kaut kāda brīnums notika. Tas bija 2007. gads, un tieši tad tiešām atvērās kaut kāds fails manī, un tā dzēja, viņa vienkārši būta. Viņa nebija, teiksim, nekas tāds dziļš, tas bija ļoti primitīvi, bet tas nāca no manis. Kas ir interesanti, ka dzēja nāca pēc tam rītā. Es aizgāju gulēt 4 rītā, es mostos, un es jūtu šo Dieva klātesamību, jo ne jau es to rakstu. Caur mani Dievs sūta man šos te teikumus, 4 rindas dzējoļus. Un tā bija atklāsme, kas man lika nodrebēt par to, ka cilvēka ir tik daudz talantu, bet mēs viņus neapzināmies. Lūk, un tad, kad es aizgāju prom no darba, es atlicināju laiku sev, un šī ir mana pirmā autora grāmata, kur ir gan dzēja, gan esejas, miniatūras. Un te gribas man minēt varbūt arī tiem cilvēkiem, kuri raksta, uzdrošināt viņus un rast iespēju izdot grāmatas savas, nekautrēties un neturēt sveci zem pūra, jo katrs mēs cilvēki esam unikāli šajā pasaulē. Un tas, ko mēs radām, caur mums runā Dievs,
tas radošais arī nes pasaulē un cilvēkiem prieku. Un noteikti rakstiet, un es domāju, ka rakstīt var visi. Es domāju, ka gleznot var visi. Ar mūziku, tā, es nezinu, man šobrīd nav tādas pieredzes. Dziedāt var visi. Jā, katrā ziņā Varbūt komponēt nevar, latvieši ir dziedāt var. dziedātāju tāda, jā. Lūk, un kas attiecas par gleznošanu, tad tas ir ļoti līdzīgi no tāda pat stāsta par maniem talantiem. Un tad, kad es aizgāju prom no darba, es nopirku otas, gošas krāsas un aizbraucu, atradu Facebookā skolotāju mākslas Gulbenes novadā un aizbraucu mācīties gleznot. Neteikšu, ka man raiti gāja, bet, jo skolā es vispār nepratu zīmēt. Bet tur esot, man bija gandarījums par to, ka vecuma posms bija sākot no 11 jauniešu un beidzot ar 75 gadi. Tas man bija kā saldējs ēdiens, jo es sapratu, ka es neiešu prom, mācīšos, kamēr es kaut ko pratīšos gleznot. Lūk, un es braucu vienreiz, divreiz mēnesī uz to Gulbenes novadu mācījos, bet atkal te jāmin mana pašdisciplīna. Es gleznoju mājās katru dienu, un tad es nopirku jau veļas krāsas, nopirku audeklus un sāku gleznot aktīvi kā darba, gāju tā kā uz darbu, gleznoju pa 6-8 stundas, un pa 4 mēneši biju, drusciņ jau vairāk, pusgadu, es biju sagleznojusi 120 gleznas. Lūk, un tad mani paziņas teica, Ilze, tev ir jātaisa izstādes, un jāsaka, tā kā pasaulē nes šo skaistumu. Paldies maniem labajiem eņģeļiem, kas mani atkal uzmundrināja, iedrošināja, jo manī nebija šīs pārliecības, ka es drīkstu nest ārā un rādīt citiem, bet tikko es to pirmo soli spēru, tā viss aizgāja, un interesanti bija tas, kad arī bija cilvēki, kas pirka gleznas, un vienmēr kādā izstādē tika nopirktas pa 1-2 gleznas. Tas tāds bija arī iekšējais gandarījums un pārliecība, ka jā, tā ir, tam ir jābūt, ka, ja tu kaut ko dari, tad tas ir jānes pasaulē. Brīnišķīgs vēl viens stāsts no tevis. Vēl bišķiņ atgriežoties atpakaļ, pavisam nedaudz, ja tu stāstīji par tā kā nokļūšanu pie Dieva, jā. Nav noslēpums, ka ļoti daudz cilvēki ir reliģijā, jā, un viņiem liekas, ka ar to pietiek, iespējams, jā. Viņi ir jau tādu kā bez mazai līgumu parakstījuši, jā, viss būs kārtībā. Kā, teiksim, tam cilvēkam, viņš varbūt domā tā, ka viņam neko vairāk nevajag darīt. Viņš tic, tā tad viss ir kārtībā. Dievs parūpēsies par mani, par manu dzīvi, par manu naudu, par veselību un tam līdzīgi. Vai tā ir, vai tomēr vajag? Tavs stāsts bija tāds diezgan jaudīgs, ja tā var teikt, Himalaju kalnos tu to atklāji. Protams, ne visi to varēs izdarīt, aizbraukt uz Himalajām, bet tomēr, vai ir kaut kas jādara? Skatoties un klausoties tevi, protams, viennozīmīgi, bet varbūt kāds tiešām uzskata, ka nē, man nevajag neko darīt. Man pietiek ar to, ka viņš ir, es viņam ticu, un vairāk man neko nevajag darīt. Jā, tas tāds jautājums, jāsaka tā, ļoti dziļi individuāls, jo mēs esam visi ļoti atšķirīgi. Mums katram ir sava pasaules uztvere, un mums katram pašam ir individuālas attiecības ar Dievu. Katram savs ceļš. Man te gribētos minēt vēl vienu dzīves epizodi, kad es sapratu to, ka mums šajā dzīvē itin nekas nepieder.
Tas bija vēl pirms Himalajiem. Es nokļuvu slimnīcā ar dēlu vecāko, kuram bija ļoti nopietna asins slimība. Tad, kad mēs aizbraucām uz Rīgu un mūs ielika vienības gatvē 20. nodaļā, kas ir hematoloģijas nodaļā, kur bērni slimo ar leikēmiju. Iet iekšā, ieraugot bērnus plikgalvainos, man šķita, ka man ir spriedums, ka mans bērns ir slims un ka viņš ir neatgriezeniski norakstīts nāvei. Tas bija ļoti smags periods manā dzīvē, bet par cik es paliku ar bērnu kopā, naktī man bija saruna ar Dievu. Es teicu tā, ka es saprotu šīs slimības nopietnību un es saprotu, ka vienā dienā bērna var nebūt. Un tad es teicu Dievam tā, ja tiešām viņš ir slims, tad paņem viņu uzreiz. Tanī mirklī es sapratu, ka atdodot labprātīgi savu bērnu, es tā kā atsakos no viņa, jo nav manos spēkos kaut ko izmainīt. Nākamajā dienā atnāca analīzes. Mums pateica, ka mums nav leikēmija. Jā, tāds bija mans stāsts par to, kā Dieva klātesamība ir tik uz soļa. Un lai cik mums šķistu, ka tas ir mūsu bērns, mums tomēr jāsaprot, mums liks saprast kaut kādā mirklī, ka viņš tomēr nav mans bērns. Tālūk, tāds smags varbūt dzīves pieredzes stāsts man bija, bet kas attiecas vēl par Dievu, tad katrs nonāk pats pie Dieva pa savu ceļu. Varbūt kādam nemaz to nevajag. Varbūt, kad ir jānoiet, teiksim, ir cilvēki ar atkarībām. Un tas ir ļoti smags gadījums, kad ir kādas atkarības narkotiku vai alkohola vai vēl kādas psihotropās vielas. Un par cik man šobrīd ir darbs saistīts, es strādāju rehabilitācijas centrā, kur cilvēki ārstējās no atkarībām, bet ne tādā klasiskā izpratnē ar medikamentiem, bet caur ticību un darba terapiju. Tad tas ir ļoti uzskatāms piemērs, ka Dieva klātesamība ir dot iespēju cilvēkam atbrīvoties no šīm atkarībām. Un tas ir ceļš, un tas ir darbs ar sevi. Un tas arī ir visgrūtākais tikt galā pašam ar sevi. Vai ne? Jā. Jā, noslēgumā varbūt tomēr, teiksim, iedrošinājumam, ja? Tā kā mums ir plāns iedrošināt cilvēkus, lai viņi spēr savus pirmos vai nākamos soļus savā pašizaugsmē vai to pie Dievam, kā kurš to formulē, tad ko tu ieteiktu tiem cilvēkiem, kas vēl šaubās, vēl baidās, vēl par kaut ko nav pārliecināti? Pirmie ieteikumi vai nākamie ieteikumi, ko tu ieteiktu šiem cilvēkiem? Mums visiem šajā dzīvē ir iedots laiks. Un tas ir tas resurss, kas, manuprāt, ir visdārgāks. Jā. Un, lai, teiksim, cilvēks liederīgi izmantotu savu laiku, ir jāplāno sava dzīve. Pieņemsim, es pati, ko daru, lai saspiestu maksimāli vairāk laika savā nepareizi pateicu, lai laiku izmantotu liederīgi, es to mēģinu maksimāli agri izmantot, agrās stundas. Es esmu pūce, man ļoti patīk pagulēt.
Bet tad es mainīju režīmu. Tagad es ceļos 6 rītā. Es vingroju. Ja ir iespēja, izmantoju stāvēšanu uz naglām. Es braucu uz jogu. Es eju garajās pastaigās. Es daudz klausos audio lekcijas. Es maksimāli izmantoju laiku, lai pietuvinātos Dievam. Un es uzskatu, ka dzīve mums ir kolosāls resurss, kurā dzīvojot mēs iegūstam šīs pieredzes. Un jo vairāk tu saproti šīs dzīves jēgu, jo tu esi laimīgāks un tev ir vieglāk dzīvot. Tev nav jādomā par to, kas tur notiek aiz loku uz ielas, jo iekšējais miers ir ķīla tavai harmoniskai dzīvei. Man atnāca atmiņā tas teiciens, sadzīvis teiciens mazāk zināsi, vairāk dziļāk gulēsi, ja, bet šajā gadījumā, man liekas, viņš nestrādā, jo šeit ir pretēji vairāk zināsi par sevi, jo vieglāk dzīvosi, jo saldāk gulēsi. Jā, ir lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt, jā, bet vai tādā lielajā pasaulē kaut kas mainīsies no tā, ja tevī būs iekšējais stress un šīs te disharmonija? Nē, taču. Ja tu esi iekšēji mierīgs, tad neatkarīgi no tā, kas ies pāri tavai galvai, tu to pieņemsi kā pašsaprotamu, jo tev blakus ir Dievs. Galu galā no kā tev ir jābaidās. Nu jā, bailes tas jau ir atkal atsevišķs stāsts, bet tas jau arī ir tas bremzējošais faktors, kas šajā dzīvē mums liek iet uz priekšu un mesties iekšā bailēs, pārvarēt viņas un sasniegt jaunus horizontus. Vai nekad tad, ja ne tagad? Tieši tā. Vēl vienas dzīves iespējams šādas nebūs, vai ne? Šādas noteikti nebūs. Šādas noteikti nebūs. Jā. Un kaut vai sākt ar to pašu rakstīšanu, gleznošanu, vai ne? Kā tavā gadījumā. Jā, atklāt sevi talantus, un parasti jau bērni mazi esot, viņi zina, viņi visu prot, bet sasniedzot kaut kādu skolas vecumu, viņi ieraujas sevi, un viņi paliek pavisam citādi. Un es katram, cilvēkam, kuram šķiet, ka viņš neko neprot, viņš neko nezina, vienkārši gremdēties bērnības atmiņas, atcerēties, ko darījām bērnībā, un vienkārši pārkāpt pāri savām iekšējām barjerām, šķēršļiem, robežām, iet un darīt. Jā, šis ļoti, ļoti labi. Nevajag to darīt, protams, publiski, varbūt kā maziem bērniem skraidīt un lēņas darīt, kaut kur veikalā, jā, bet, vienam pašam mājās vai aizbraukt dabā kaut kur un vienkārši pabūt par bērnu. Jā, mēs jau būtībā visi esam šie bērni, tikai, sabiedrības uzliktie kaut kādi standarti mums neļauj izjust šo bērna prieku, bet to vajag darīt. Nevajag kautrēties pašam no sevis. Ideāli. Nevajag kautrēties pašam no sevis. Jā. Tad ar šo varbūt arī varam beigt šo mūsu sarunu. Paldies. Bija prieks ar tevi sarunāties. Man arī. Noteikti būs vēl sarunas jau varbūt bišķi citā formātā, ko varēs redzēt arī mūsu YouTube kanālā. Tā kā piesekojiet, kam ir interese. Paldies. Veiksmi.